Sveicināti, darbie draugi! Jā, tiešām, kā beidzās Maira Brieža 20 dienu izaicinājums priekš manīm. Varbūt kāds ir, kas nezina, kas tāds Mairas Briedis ir. Mairas Briedis ir tāda boksa zvaigzne. Beidzot, letiņiem vismaz beidzot ir zvaigzne, īsāk sakot, boksā. Slava Dievam, pazīstam pa visu pasauli. Bet nāca Covids, Mairis neparakstījās šai afērai, neatbalstīja šo Covid afēru, pēc tam neatbalstīja kara afēru, īsāk sakot. Un sakarā ar to viņš no zvaigznes kļuva vienkārši par cilvēku, kas ir ielikts melnajā sarakstā. Ir uztaisīta filma par viņu, GO3 ielikta. Vai seriāls, tāds dokumentāls, tad cik ļoti interesants, man patīk, īsāk sakot, super seriāls, visādi mēģinājuši viņu to Mairu tur noliet, mūsu valdība, protams, noliet viņu ar mēsliem, bet slava Dievam, es esmu pilnīgi vienās domās ar viņu, tā kā es vispār, un tā kaut kādīgi caur to seriālu mūs savilka kopā, un Mairis tieši tajā brīdī bija uztaisis, to izaicinājumu challenge tādu uztaisīs 30 dienu, katru dienu pa vienai dienai, pa 1 kilometram, sākās ar 1 kilometru, pēc tam 2, pēc tam 3, pēc tam 4, un aiziet katru dienu klāt. Un es tā paskatījos, pavēroju to, es domāju, nē, tas nav priekš manīm katrā gadījumā, es jau neesmu nekāds skrējējs, un arī jau neesmu nekāds beigais sportists profesionālais, un arī neesmu beigos jaunības gados. Es domāju, nē. Es skrējis, es esmu, bet, es domāju, man ļoti iepatikās, tā ideja tāda bija ļoti forša, man iepatikās, man gribējās tā kā viņam piedalīties tajā, bet es tā kā, domāju, tā kā, es zinu, ko nozīmē skriet, īsāk sakot, lielos gabalus, kas notiek, ka tu esi distancē, kādas ir sajūtas. Un es jau sen neesmu skrējis, bet pēc tam Mairis tur piedāvāja, ko arī paskriet kopā ar viņu, un tad es sapratu, ka vajadzētu ar mazajiem aizbraukt pie viņa, un paņēma mazos līdzi uz īso distancītu 6 kilometriem, mēs tur paskrējām, tur sadraudzējāmies pa ceļam, aleluja, tāda sadraudzība, un viss. Un pēc tam kaut kādīgi mani pašu ierāva iekšā tajā variantā, es vienkārši pēkšņi sāku skriet. Es noskrēju vienkārši vienu kilometru, un kāpēc es to liku Facebookā, to fotografēju savu pulkseni, lai neaizmirstu vienkārši, to, kad, pieņemsim, kad aiziet jau tālāk, un tu domā, cik tad bija. 7 jeb 8. Un, lai nebūtu tādu variantu, es viņu vienkārši liku Facebookā arī, protams, vienkārši nofiksēju viņu tur, lai es varētu atcerēties, cik tur bija. Man ierāvīja, sāk sakot, tajā iekšā. Un es arī vēl paralēli skatījos, kā Mairim iet tie visi skrējieni. Un tad es redzēju, ka uz 20. dienas viņš ir apstājies, sakarā to, ka viņam dotajā brīdī, ir arī treniņu process, protams, viņš gatavojās par boksa cīņai vienai. Un, viņam tas ir pa smagu, viņš saka skriet tādus, 20 līdz 20 kilometriem bija aizskrējis. Viņš apstājās, un tad arī saka, lai mēs visi tie, kas ir, lai neejam uz to 30, lai arī līdz 20, kas tur skrien vēl. Jo tur jau bija daudzi, kas pievienojās un iespējams skrēja arī kaut kādus gabalus, cik varēja noskriet. Un, man principā gāja tā, no sākuma man gāja diezgan, es nebiju tā ilgi skrējis, un man tā gāja tā nepārāk, īsāk sakot, līdz tos pirmos kilometrus, kad es tur skrēju, man pat plaušas likās, ka plēš uz pusēm vienkārši, tāda sajūta bija. Es domāju, ka es vispārībā metīšu mierā to skriešanu pie kādiem 5 kilometriem. Pēc 6 kilometriem man atvērās otrā elpa un aizgāja baigi labi, tad es sāku mizot kārtīgi jau. Un pēc tam es iekritu tādā bedrē uz 12 kilometriem, jo notika tā, ka man miegs pazuda. Man pazuda miegs, bet Dievs bija to miegu paņēmis nostā, jo man bija šis tas vēl jāpastrādā paralēli. Ja es būtu miegains, man tur nekas nesanākt, un tāpēc man tas tā nobiedēja. Es domāju, ja es tagad neizgulēšos uz 13 kilometriem, kā es viņus paskriešu neizgulējies, forši, ka tu var atjaunoties. Bet es tomēr naktī kaut kādīgi aizmigu, uz kaut kādām varbūt 4 stundām tādām kvalitatīvām. Tas pamodos, man aizgāja baigi labi, tas 13. aizgāja ļoti labi.
Pēc tā 13. es vēl padarbojos pa dienu un vakarā ideāli aizmigu vienkārši izgulējos. Labi, man miegs atnāca atpakaļ, tad 14. es noskrēju forši, 15. aizgāja arī normāli un 16. aizgāja smagi. Pēdējais kilometrs es sapratu, ka es vairs neatjaunojos, ka nenāk atjaunošanās kārtīga. Uz 17. kilometru, 17. dienā es vispār domāju, ka es nomiršu īsāk sakot pēdējā kilometrā. Un tad es nolēmu laikam mest mieru. Domāju, labi, ko es tur nedaskriešu tās 3 dienas, sīkums. Jo principā gars jau tā kā spēcīgs ir iekšā, bet tā miesa jau, ziniet, kā tā miesa ir, kad, gars jau tā kā grib plosīties, gars jau nenoveco iekšā. Bet mūsu miesa, ļoti bieži ir tāda, ka tur viss kas var gadīties. Es tur zvanīju vienam profesionālam skrējējam, tādam kristietim Normundam Dūdam, kurš arī Latvijā te piedalījās pasaules čempionātā, kas bija tagad Latvijā maratonists, un viņš ir teicis, ka viņam ir bijis tā, ka viņš treniņu procesos tā notrenējās īsāk sakot, ka vienreiz viņš paģība veikalā, lielveikalā, vienkārši melnu bildi un viņš nokrīt. Vienkārši, un es arī sāku baidīties, es sāku domāt, un manīm arī kaut kas tāds var notikt, zin kā, ka, ko es tur pārforsēšu, zin kā, tādā forsāžā. Jo es sapratu, ka mana distance, mans challenge, šitas challenge priekš manīm ir pa smagu, es jūtu, ka tas, man viņš iet pa smagu šīs 20 dienas, kad, es viņu vairs nebaudu. Man tāds baudāms challenge, mana līmeņa challenge būtu līdz 15 dienām un pēc tam atpakaļ no 15 uz 0. Tas man būtu forši. Bet tad es ritīgi nezinu, kā citreiz noteikti ir uzbrukumi tādi psiholoģiski, kad, lielās distancēs ir uzbrukumi, kas, ka tev vajag tev apstāties, bet kaut gan tu arī vari nestāties īstenībā. Un tad notika tā, kad es tā lūdzu tā kā Dievu, kā jūs saprotat, esmu kristietis, ir kaut kāds kontakts ir ar Dievu. Un tad es mēģināju iziet uz kontaktu ar Dievu un saprast īsāk sakot, jo tie challenge ir dažādi. Es vienreiz piedalījos vienā Statham's challenge, ziniet Statham, jā, tas, kas Hollywoods aktieris. Pēc viņa challengeiem es aizbraucu uz slimnīcu. Arī tāds gadījums bija. Tāpēc šitiem challengeiem man ir tāda pieredze. Un tāpēc, lai neaizbrauktu uz hospitāli ar brieža challenge. Jūs jau saprotat, ka briedis uz stigas jūtās kā zivs ūdenī, bet man jau ir savādāk. Un tāpēc es izgāju uz kontaktu ar Dievu, lai saprastu. Turpināt man to distanci, jeb neturpināt. Principā jau nav, jo nekas tur daudz jānovēlk. Ja tu esi 17 jau novilcis, palikuši tikai 3 dienas, 18, 19 un 20, kas nav jau tik traki. Un es no rīta pamosos un tāds sūdīgs laiks ārā, tāds līst. Un es saku Dievam, labi, es ritīgi nesaprotu, ko man darīt šajā situācijā. Ir lietas, ka es nesaprotu. Es saku, vai tad tā, es saku, ja tu gribi, lai es apstājos, tad... lai lietus gāž īsāk sakot. Es te neskriešu. Bet, ja tu gribi, lai es skrienu, lai lietus beidzās. Tāda bija man tā saruna. Bet es skatos uz to laiku, kad man tos mazos jāved uz sporta klubu, es skatos, kad pats tas lietus nebeidzās, bet man iekšā tāds dzenulis, kas man gribu skriet vienkārši. Man gribās skriet, sīkums, zin, ka tas lietus, lai viņš līst īsāk sakot. Skriešu. Domāju, skriešu sīkums, jo tas, kas manī bija tāds spēcīgāks par to visu, ko es tur biju runājis no rīta. Man gribējās vienkārši turpināt šo distanci, jo man principā esmu tāds cilvēks, ja esmu kaut ko iesādis, man gribās pabeigt līdz galam, man nepatīk tā, vienkārši viņa pusceļa aprauto visu to tēmu. Un es domāju, es skriešu. Un sāku skriet, lietus gāzī, sāk sakot, viss notika, vējš pūta, viss bija normāli, nebija tik traki. Kā redzat, neesmu īpaši piekusi šodien izsostīt, kā nebūtu skrējis nemazām. Un kas notika 12. kilometrā?
Šis pulkstenis, īsāk sakot, kur es gan arī nelietoju, šis nav pēdējais modelis Samsung, šis ir otrais tikai modelis, bet es viņu ļoti maz lietoju, ļoti maz. Es eju tikai peldēties viņu ziemas sezonā reizi nedēļā. Tas, lai es varētu apstīties laiks, cik ir pagājis ūdenī. Un tā kā viņš ir maz lietots, lai jūs saprastu. Un es pirms skriešanas vienmēr uzlieku bateriju uz pilno, lai nenotiek nekādas sečkas, un šoreiz 12. kilometrā vienkārši izdisa pulkstenis, vienkārši paņēma un izdisa. Aplauzi man ritīgi vilni, sāk sakot, es biju bieži gan sašuts par to visu sižetu. Neko, atvilkos uz sporta skolu, bija skumīgi, protams, 6 kilometri bija palikuši līdz 18. dienas piebeigšanai. Bet es jums pateikšu to, ka Dievs, viņš redz labāk, principā. Es domāju, ka Dievs vienkārši šo pulksteni izrubīja, lai es neizrubītos. Iespējams. Es jau jutos labi tādā ziņā, bet, Dievs zina labāk man, uz ko es esmu spējīgs. Lai nenotiek, kad es norubos, Dievs vienkārši izrubīja pulksteni, es pieļauju tādu situāciju. Un slava Dievam, challenge beidzies, bija interesants challenge, arī paldies Mairim par šo ideju, par šo challenge. Lai Dievs svētī Latviju, lai viss mums izdodās, halleluja. Galvenais ir atlaist, vajag saprast, ka citreiz tu esi iesaistījies kaut kādā tēmā, Bībelē, tāda Bībelē vecā derībā ir tāda lieta, ja tu esi kaut ko zvērējis Dievam, tev tas ir jāpilda, tur tā ir teikts vecajā derībā. Bet, ja tavs tēvs, piemēram, redz, ka tu esi zvērējis muļķīgu zvērestu, piemēram, nekad neprecēšos, piemēram, tādu, nekad neprecēšos, tēvs var viņu anulēt vienkārši šo zvērestu tavējo muļķīgo un padarīt tevi brīvu. Un tāpatās arī šajā situācijā vienkārši mēs varam iesaistīties kaut kādās darbībās, kuras mēs varam nemazām neizpildīt, nemazām nenonest līdz galam. Es jau varēju plosīties ar šo challenge, un es viņu iespējams arī būtu izpildījis visticamāk, bet Dievs jau redz labāk. Varbūt man organismā kaut kas būtu aizgājis pa pieskaru vienkārši kaut kādā tur dienā vai kaut kādā kilometrā, un tāpēc vienkārši es domāju, viņa izbeidzās šis challenge, jo es jūtu, ka viņš priekš manīm bija pa smagu, priekš manīm personīgi. Tur jau čirīz ņimagu varētu provēt, bet, tā, līdz 18. dienai es tiku. Paldies Dievam, ka noplīsa pulkstenis, nevis es. Tā kā viss gods un slava Jēzum Kristum. Āmen. Lai Dievs jūs svētī.